Noguruma pārvaldīšana kalistēnikā. Aiz pārslodzes noguruma pārvaldīšana ir trešais treniņu princips, kas vēsta sekojošo. Par cik pārslogojuši treniņi rada nogurumu, kas pasliktina trenēšanās procesu un samazina tā rezultātus, tev ir jāiemācās to pārvaldīt. Noguruma pārvaldīšana nozīmē divas lietas. Uzkrāt pēc iespējas mazāk nogurumu, samazināt to, ka tas ir pārlieku liels. Lai uzkrāt pēc iespējas mazāk nogurumu, tev ir jādara divas lietas. Pareizi jāatjaunojas un jātrenējas tikai tik smagi, cik ir nepieciešams. Pareizi atjaunošanās nozīmē pietiekams miegs, pietiekams ēdienu daudzums un zems ikdienas stresa līmenis. Ja tu gulēsi 5 stundas, ēdīs vienreiz dienā un visu dienu nervozēs, tad tas tikai dabiski, ka tavs ķermenis nespēs atjaunoties starp treniņiem. Savukārt trenēšanās tik smagi, cik ir nepieciešams, nozīmē tieši to. Trenēšanās tik smagi, cik ir nepieciešams, lai stimulētu adaptācijas un nekriptiņu vairāk. Treniņa cikla sākumā tev jātrenējas salīdzinoši zemu pieejamības skaitu un salīdzinoši tālu no atteices, jo tavs ķermenis ir ļoti jutīgs pret treniņu stimulu. Ja trenēsies smagāk, tu vienkārši uzkrāsi lieku nogurumu, kas treniņa cikla sākumā galīgi nav vajadzīgs, kā arī samazinās iespējamo progresiju, jo tu jau trenēsies tuvu atteicēji. Tas dēļ pārslodzes principa taviem treniņiem ir jākļūst grūtākiem. Un kas nāk līdz grūtākiem treniņiem? Vairāk nogurumu. Kādu laiku tā nav problēma, bet pēc vairākām nedēļām tu būsi uzkrājis tik daudz nogurumu, ka tu vairs nespēsi produktīvi trenēties. Un ko nozīmē nespēt produktīvi trenēties? Tas nozīmē nespēt atkārtot savu iepriekšējā treniņa sniegumu, 2 treniņus pēc kārtas. Viens slikts treniņš vēl neko nenozīmē, bet 2 slikti treniņi pēc kārtas ir skaidra zīme, ka tavs uzkrātais nogurums ir pārlieku liels. Ja 5. nedēļā tu varēji pieaugties 12 reizes un 6. nedēļā tikai 10, tad tu uzkrājies pārāk daudz nogurumu. Jā, teorētiski tu vari iešņaukt pre-workoutu, blastot smago metālu un turpināt trenēties, jo noguruma pārvaldīšana taču ir mīksto padarīšana. Bet šādu tu tikai pārtrenēsies un varbūt savainosies. Tavam treniņa sniegumam vajadzētu pasliktināties pēc 4 līdz 8 smagām trenēšanās nedēļām. Ja tas notiek pēc mazāk kā 4 nedēļām, tad būtu ieteicams trenēties tālāk no atteices un vai ar zemāku pieejamības skaitu. Bet, ja tas notiek pēc vairāk kā 8 nedēļām, tad būtu ieteicams trenēties tuvāk atteicei un vai ar augstāku pieejamības skaitu. Īsumā sakot, treniņa cikla laikā tuvojoties atteicei, pakāpeniski uzkrās arvien vairāk un vairāk nogurumu. Līdz nogurums sasniegs problemātisku līmeni, un tas tev būs jāsamazina. Un kā tu to vari izdarīt? Vienkārši beidz uzkrāt nogurumu, paņemot atpūtu no smagiem treniņiem. Šo tautā mēdz saukt par deload izlādes nedēļu, kuras laikā tu samazini pieejamības skaitu un svaru atkārtojumu skaitu uz pusi. Ja pēdējā nedēļā tu darīji 12 pieejamības pa 16 atspiedieniem, tad izlādes nedēļā tu vari darīt 6 pieejamības pa 8 atspiedieniem. Es zinu, ļoti viegli, bet tur jau ir tas prikals. Trenēties smagāk, tu nesamazinās nogurumu. Ok, bet kāpēc nevar vienkārši netrenēties? Paņemot pilnīgi atpūtu no treniņiem, tu vari zaudēt nedaudz progresu, izjaukt ierasto ritmu un apgrūtināt atgriešanos treniņos. Tāpēc lielākā daļā gadījumu kaut vai 2 viegli treniņi ir ieteicami. Ceru, ka tev šis video noderēja un tiekamies nākamajā video par 4. treniņu principu - stimulu, atjaunošanos, adaptāciju un tā pielietojumu kalistēnikā. Čau!